Jāņa Daliņa stadionā, kur šodien notiks pirmā Valmieras mājas spēle uz dabīgā laukuma, un šie cilvēki ir izvēlējušies futbolu. Jā, futbola virslīga un Valmiera pret Audu, un redzam Audu tādos ļoti netradicionālos kreklos. 24 Aljuns Ndojs un 19 Džibrils Gejs. Pirmā potenciāli bīstamā iespēja pie Valmieras vārtiem, bet sitiens garām mērķim. Veiksmīgi izdevās Toņiševam. Toņiševs, vai izdosies, izdodas bumbu saglabāt. Maksimā viņš dodas sodu laukumā, piespēle un ziniens! Nav! Šoreiz neizdara Jeremī Porsāns Klementē to, ko izdarīja pret RFS. Aizsargs. Tā kā, varētu teikt tā, aizsardzības līnija šobrīd labākā. Audai, kas ir pieejama, sestāv uzskatītu Birka ceļ bumbu soda laukumā. Tur ar gals divs. Gals spēlētāji mēģina reizē nospēlēt. Kā ātrumu uzņēmis Toņiševs. Džibrils. Džibs dodas soda laukumā. Džibs piespēlē. Domā, tad dojā, bet! Uj, un gāž! Epizode gan turpinās. Džibrils Gejs. Jau aiz muguras bumba. Nu, bijis jācīnās, ar kuriem noteikti negribētos. Isājevs potenciāli laupa. Dojam vārdu guvumu. Valmieriešu atbijis spēlē ar roku. Jāmaina lēmums, un visticamāk tas nozīmēs to, ka spēle ar roku ir bijusi. Lūk, šeit epizode. Nu jā, pieliek roku priekšā sejai, glābjoties no potenciāla knockdowna. Lūk, skatāmies, nu, sargā seju, jā. Nu, tā, protams, nu, saprotam cilvēcīga reakcija. 11 metru šoda sitienam, apskaties video, un jā, pendele ir. Un tagad otrais piegājiens, Ndojs pret Zviedri, kuru Senegāla pret Liepāju, un uz Liepāju! Zviedris atvaira par pretējo. Tā, redzam atkārtojumā, Krišāns Zviedris atvaira pendeli. Tas ir Porsāns Klementē. Ndojs, no izdosies neapnotēties! Nē, vārtu stāps! Aljuns Ndojs tiek atvairīt viņa pendele, trāpa viņš pa vārtu stābu. Nu, šoreiz. Izspēlē Auda. Tagad un Dāvis Sošs. Un Vārslavānām. Vārslavāns soda laukumā. Vārtu pārliktnis. Ko mēs zinām par futbola ticējumiem? Smuki. Arī līdzjutēji novērtē, kā Emīls Birka ar papēdīti izdara piespēli. Tā bija precīzi. Nu, varbūt Tavārišs piespēli uz to stābu un aizsniedzās gandrīz līdz bumbai. Savai komandai jau viens... Nē, tas ir ar potenciāli bīstams situācijas. Uj, un te gan iebrauc sejā. Zviedris Džibs lēc pēc bumbas un bāms! Kārtīgs uzsika nokauta trieciens. Un otrā pendela šajā spēlē, nu domājams, ka Ndojam, nu Belziens jau bija ļoti pamatīgs. Tagad viņš mēģinās rādīt, ko var pret Zviedri. Porsāns Klementē, tomēr ir precīzi Zviedris. Otro pendeli šajā spēlē gan neatsit. Tā kā Jeremī Porsāns Klementē gūs savus otros vārtus virslīgas čempionātā. Futbols var palīdzību, tur uzreiz skaidrs ir pendele. Gens mēģinot sargāt savu seju, nospēlē roku un tagad Vapne! Tu tur gan. Tagad manē pret Birku piespēlē uz tālo stāvu un Savēļevs izskatās, ka praspēlē ar roku.
Riņķī kaut ko. Nu. Bumba. Nē, nebija. Toņiševam Josknin atpakaļ aizsardzībā. Tālā. Un tiek gāds. Toņiševs uztrāpa pa pakausi. Toņiševam uzkā. Redzam, paklūkopi spēlētāji un, nu jā, kontrolējis savu sodu laukumu. Viņam par rezultātu 0-1 visai maz var būt. Un Porzads komentēja nedaudz sapinās savās kājās. Šobrīd Valmiera ir turnīra tabulā. Un tagad Dāvi mošana. Nu, šī nebija sarežģīta bumba. Piespēle soda laukumā un Saveļievs un bumba. Kur ir? Bumba ir vārtos! Valmiers. Tad bez tādām, kad drīz emocijām tiek sagaidīta šī epizode tribīnēs. Kaut kā no nekā. Paskatāmies. Tālāk piespēle soda laukumā. Nu, jā, tur ir rikošēts balodis savos vārtos. Futbols potenciāli gaidīja piespēli, lai varētu triekt bumbu vārtos, bet tagad potenciāls pretuzbrukums, tālāk gāž! Un kādas sankcijas dzeltenais plāksteris Mors talā. Klementē pret RFS. No līdzīgas pozīcijas devās sodu laukumā un guva vārtus. Talā iespējams video redzējis. Tur Korobenko tādu diezgan bīstam atspēlēja. Nedaudz. Un ir uzņēmies spēlu sevi un pavisam mazliet. Un arī nav vairs svarīgi, jo epizode aizgājusi. Un nebija vārtos rezultāts. Saglabājusies uz Saveļievs! Tomēr te ir noteikuma pārkāpums. Korobenko pārāk ilgi gulēja virsū. Piespēle pa zemi, sitiens par vārtiem tādēļ, ka Ošs. Nebija sitiens pār vārtiem, Ošs atvairīja. Redzam. Nu, beidzot arī Ramos. Un te varētu kaut kas būt, varētu arī nebūt. Skatīsimies, ko rāda tiesnesis. Tiek pieturēta nedaudz situācija. Un šeit Ramīris. Nu jā, Ramos tomēr pirmais bumbai pieskārās. Mēģina to pārmest ar pretspēlētājiem. Slieda. Un tā. Jā, ir pendele. Skatītāji par to, protams, nav apmierināti. Nelēmīgas sprediens un atvēra Dāvis Ošs! To pašu, ko izdarīja. Krišjāns Zviedrs izdara arī Dāvis Ošs un apliecina iemeslu, kādēļ tieši viņš šobrīd ir Valmieras pirmais vārdsargs. Kārtojumā Ramīris piebremzēja sit un pateicīgā augstumā abās divās reizēs Krišjāns Zviedrs leca uz vienu pusi. Un saglabā bumbu un... Vārtos! Jason Bambulā! Otrais vārtu guvums francūzim šajā sezonā. Šodien franču ballīte Jasons Bambulā panāc 2-1. Valmiera atgriež šīs spēles vadībā. Leu Gaušu neaizsniedzās līdz bumbai, bet Bambulā uzskačā līdzutējus. Ļoti priecīgi cilvēki tribīnēs un redzam Emils Birka pirmkārt tas, kurš nosargāja bumbu laukumā. Gaušu līdz bumbai neaizlāc, bet Emils Birka. Skatāmies viņa emocijas tur fonā. Redzam Birkas piespēli. Cik nu varēja cīnījās Birka un paspēja līdz bumbai. Un sēkojuši Bambulā. Nosit bumbu lejā uz zemes, atstiens pret zemi un bumba ielido vārtu augšējā stūrī. Un divas.
Un tālu bumbai sit Penkevits, un tas jau tūlīt varētu arī būt viss. Un tā arī ir. Kristers Penkevits aizsit bumbu projām, un mačs ir galā. Sezonas pirmā spēle Valmierā Jāņa Dāliņa stadionā ir noslēgusies 2-1. Valmieras komanda atzīmē uzvaru. Šīs spēles uzvaras vārds autoru kļuva Jasons Bambulā.